Čau visiem! Šodien mēs ejam citā līmenī. Mums ir mikrofons, jo vienkārši mēs iesim uz balkona un es negribu bļaut, lai jūs mani dzirdētu, jo tur notiek remonts. Bet jā, šodien video par uzkopšanu. Kā jau zinat, drogās ir pieejams plašs klāsts ar sadzīves ķīmiju, tīrīšanas piederumiem, un šodien izmantosim tikai pašus labākos, jebšu manus favorītus. Ķeramies klāt balkonam, jo tur ir puķe, kas mums jāiestāda. Es pati neko nesaprotu no puķēm, bet man pārdevēja teica, ka šī esot efeja un ka viņu var stādīt uz balkona. Lieta, kuras esmu absolūts eksperts, ir logu tīrīšanā, bet viņš šoreiz ir ekstra netīri. Vienā no spaiņiem atstājam pliku ūdeni un liekam klāt lupatiņu, otrā spainī liekam švammīti un pieliekam klāt feirī. No sākumā ņemam mūsu feirī un švammīti, ejam cauri visam. Mēs, protams, ka nosmērēsimies procesā. Un tad, kad mēs to kārtīgi izdaram, ņemam tīro ūdeni, lupatiņu noslaukam un ar novelcēju pārvelkam pāri. Liekam mazgāties aizskarus un tīram logus no iekšpuses. Aizmirsu pateikt, ka izmantoju papīra dvieli un ekofrauda stikla tīrītāju beigās arī uz balkona, lai šiem te stikliem būtu tāds papildus mirdzumiņš, plus pēc novelcēja paliek kaut kādas mazas švīkas, tāpēc perfektam rezultātam vajag vēl šādu līdzeklīti. Un tagad pārvietojamies uz virtuvi. Logu tīrīšana paņēma vairāk laika nekā man likās, ka tas būs, bet nekas, ķeramies klāt virtuvei. Šāds dezinfekcijas līdzeklis, ar to obligāti visām virsmām, rokturiem iesim pāri, arī citās telpās. Tad ir šāds greifrūtu virtuves tīrītājs, kas neutralizē smakas, ar to tīrīsim leduskapi. Ja leduskapī mēdz drusku tas ēdiens tika sastāvēties kaut kur. Un tad domolu putiņas, ar tām, protams, tīrīsim krāsnes pannas. Putiņas uzpūš, notīra, gatavs. Un pats nav svarīgākais. Tieši šobrīd maz svarīgākais, jo man viss kārtībā, bet gadījumā, ja tev neiet projām ūdens izlietnē vai nu vannas istabā vai virtuvē, šie līdzeklieši dara brīnumus un jā. Es nolauzu nagu, bet tas jau bija gaidāms. Un es izdarīšu šādi, jo man nav laika tagad ar to nagu cīnīties. Tagad pārvietojamies uz netīro trauku pusi, jā, čupiņa. Tagad izmazgāsim tos ar Fairy Foam. Protams, ka foam ir jautrāks, foršāks, ērtāks un man ļoti patīk. Mazgāsim ar to. Patiesībā man ir ļoti tīrs leduskapis, jo, ja man kādreiz kaut kas nolīst, es uzreiz satīru, par cik ir neliels dzīvoklis, 2 istabiņas, tad var just, ja kaut kur kaut kas netiek savākts. Man pēc šī līdzekļa patīk, ka leduskapis tik svaigi smaržo, vispār nevar just nekādas ēdienas smaržas. Visas virsmas, tā kā spīd, es tīru ar šo te stikla tīrītāju, arī plauktiņu virsmas, arī beigās līdz virsmu finišā, jo no viņa nepaliek līnijas.
vienkārši šos softboxus, piemēram, redzat, kādi putekļi. Mēs lēnītēm šādi te, un tad slota vienkārši savāc. Kādreiz es savas fotosiju bildes tīrīju ar mitru drānu vai ar stikla tīrītāju, un man palika tādi nosēdumi vēl joprojām ir. Te arī uz stikla nosēžas putekļi, un tagad ņemt un tīrīt tāpat kā tos logus. Tas būtu vājprāts. Nav tā kā tās lētās sintētiskās slotiņas, no kurām varbūt mums ir kaut kāda izspriedumi radušies. Šī konkrēti savāc un uzgaļi ir maināmi. Kamēr aizskrēja mazgājās, es arī pati nomazgājos, kā jūs redzat, un izkārsim tos, kamēr tie ir slapji, lai nav jāgludina. Tas ir mans mīļākais no trikiem. Pulkstens ir 12 naktī. Esmu sapierījusi pusi no mājas, tātad virtuve, balkons, logi un viesistaba. Vēl ir palikusi guļamistaba, vaņas istaba un gaitenis. Par cik ir nakts, tad mēs šo video arī noslēgsim. Materiāla jau ir daudz. Un, ja vēlies šim video turpinājumu, droši raksti komentāros. Tiekamies citos video, visticamāk par skaistumu. Tā!